Tātad šodien mēs runāsim par PVN piemērošanu, izstāstīšu pašu pamatprincipu, kas ir attiecībā, ja mēs domājam par darbiniekiem, par labumu darbiniekiem, ko tad drīkstam, ko nedrīkstam. Tur ļoti vienkārši, bet atgādināšu, tad runāsim par mācību un apmācību izdevumiem. Tas ir saistīts ar pagājušā gadā budžeta, kad tika izskatīts Saeimā budžets. Šim gadam tātad tur parādījās ļoti skaisti grozījumi, vispār bija daudz labu grozījumu, ja mēs tā runājam, kas ir tīri vērsti uz iedzīvotājiem, un viens no tiem arī tātad par mācību maksām. Tad runāsim par darbinieku ēdināšanas izmaksām, par apdrošināšanas polisēm, par tām es pieņemu, ka jau ir pietiekama labas zināšanas, un jums ir arī materiālā pielikums, kur ir šie aprēķini. Es tam pieskaršos, jā, tur ir summas citas, bet, nu, tā kā likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli un noteikumi nav aktualizēts, tur būtu nepieciešama aktualizācija. Tad es iedevu to, protams, kas ir pieejams, bet pamatprincipi aprēķināšanai viss tur saglabājās, ir tikai jānomaina cipars, ja? Tad runāsim arī par dzīvesvietas īres un uzturēšanas izmaksām. Parādās tādi jautājumi un interesēju, vai tur ir kaut kādas iespējas sakārtot dokumentus, ja, lai būtu mazāki nodokļu maksājumi, vai vispār viņi nebūtu. Un par attālinātā darba izdevuma kompensāciju, kas arī ir no grozījumiem, kas ienāca mums iekšā šī gada 1. janvāri. Un par transporta izdevumiem. 96. pants, kas runā par profesionālo apmācību vai par kvalifikācijas paaugstināšanu. Viņš nav ļoti liels tas pants, bet tur ir gana daudz nianses. Infrastruktūra priekš darbiniekiem, pieņemsim sociālā, ka jūs, pieņemsim, izbūvējat savās telpās sporta zāli un tam līdzīgi, nu tur atkal jāskatās tātad attiecībā uz UN likuma normām, ja, par nodokļu piemērošanu, bet nu tas arī. Sākotnēji šo attālinātā darba izdevuma kompensāciju iedzīvotāju ienākumu nodokli ielika pārejas noteikumos. Un ja tas ir ielikts pārejas noteikumos, tad tam sākotnējais redzējums bija, ka tas būs uz laiku. Nu, tas mums, protams, radās Covid situācijā, ja, kur tātad bija šī nepieciešamība strādāt katram no savas vietas, ja precīzāk sakot, no mājām. Un tika ielikts pārējais noteikumos, ka darba devējs var kompensēt daļu no šiem te izdevumiem. Skatāmies atkal uz šīm te stāvvietām. Ja tās ir personificējamas, tad tas būs labums darbiniekam. Ja tur stāvēs, protams, jūsu mašīna un tā, tad tie būs saimnieciskās darbības izdevumi, bet ja viņš savu mašīnu var tur nolikt un viņam tiek iedalīta konkrēta stāvvieta, tas būs labums. Personificējums apliekams ar nodokļiem.